Halo! Sveiki, mani mazie un vidējie draudziņi. Turpinām šodien rudens vai nu jau ziemas peldēšanu. Esmu atbraucis uz jaunu vietu, bišķi tuvāk Rīgai. Garkalnes novads, Mihaila dīķi. Te ir visādi, te ir Alberta dīķi un kas te vēl nav. Te ir viss kaut kas patiesībā. Jums parādīšu, kā te izskatās aptuveni. Jauna vieta, es te vēl neesmu bijis, pat vasarā te neesmu bijis. Pasīsimies, kā tas izstās. Kaut kāds ūdens skritums izstās, ir tas smugs miskasts, ir jā, smuga zīmējumi, ne? Māksla un tā. Nu jā, reku tur kaut kāda dīķa tālumā, te kaut kāds ūdens skritums rupīti. Izskatās diezgan silts. Tur kaut kāds dīķis, nu te vispār ir bijuši kādreiz. Te ir bijuši dīķi, zivju dīķi. Tur tālumā izskatās nedaudz pēc ledus, nedaudz. Nekas traks tur anyway nevarētu būt. Te kaut kāda peldvieta. Es nezinu kāda. Te mēs redzam, kāds jau barojas kaut kādus zvērus. Baigi maigi te neizskatās, bet mēģināsim, es domāju, ielīst, ne? Jā. Ģērbtuves gan tur nav, bet tas nekas. Baigi daudz cilvēku arī nav. Labi, tiekamies pēc brīža. Iešu uzvilku spēkustīm. Vēl viena lieta. Ja nu jums kādreiz ienāk prātā šī neprātīgā doma sākt peldēt ne vasarā, sāciet ar to, ka restīva doma ir tāda, ja tu vari noģērbties, tu vari ielīst arī ūdenī. Ja tev tagad jau ir augsts, tad, tad padomājiet labi, jo veselību bojāt īsti nav vajadzīgs. Patiesi tas ir tiek darīts pretējiem mērķiem uzlabot veselību, tāpēc nevajag iet galīgi pret savu organismu. Kā redzam, man ir mani jaunie un siltie rudens ziemas zābaki. Šorti gan man vēl vasaras, sāk jau beigties. Tas sīkumi pa lielam. Labi, devais ģērbjos un tiekamies. Tā, ko es jau sāku? Es jau sāku brist iekšā. Baigi smuks un tīrs te nav. Bet gribējās dažādību vienkārši. Tā, kādas sajūtas patiesībā, diezgan stingzinoši, es jums teikšu, atklāti, nav baigi karsts. Bet ielīst varēs, es domāju. Tā kā ātrs nepadošos. Galvenais ir lēnām brist iekšā. Man tāda teorija, ka nevajag vienkārši izdarīt straujas kustības. Un tad ir vieglāk arī vienkārši pieņemt to ūdeni. Bet vējiņš ir tāds interesants. Tā, es jau līdz ceļiem esmu iegājis. Principā pirkstus un pēdas es vairs nejūtu, tā kā augstāks laikam baigi vairs nebūs. Vienkārši lēnām ir jābrien un jābauda dabas skaistums. Aprunājos ar vienu runu vienreiz. Bija saticis Bārbelītī. Un viņš teica, ka ziemā pat ir tā, ka ūdens ir siltāks nekā ārā. Faktiski, varbūt tā arī ir īstenībā. Es diemžēl nepaņēmu termometru, sākušu tagad ņemt līdz termometru, lai mērītu ūdens temperatūru. Vienkārši tā tie ir salīdzinājumi ar gaisa temperatūru. Nē, ir ok īstenībā, nekāda vaina. Labs. Vienīgi man netīk šo nezinām vietu, es nezinu vispār, kas te, kāds dibens ir, vai ir kaut kāds bedrs vai kas, bet labi, lēnām brienam iekšā un skatāmies. Principā tāds sajūta, ka kājas ir ledū. Liekas, ka ceļi apuldojuši jau ir. No rīta sadzēros kafiju tēju.
varbūt par daudz, jo principā tad tas kontrasts ir pa lielu, varbūt vajag tā, lai ir. Bet nu atkal, jā, tad atkal ir augsts. Nevajag arī, lai ir augsts. Vajag, lai ir normāli, tāpēc es arī baigi biezi neģērbjos, lai nav tas kontrasts tik liels. Protams, pēc peldes ir nenormāli augsts. Kaut kādas 5 minūtes pēc peldes purina normāli. Es domāju, es varētu šodien uzsūmēt, kā pirmā emocija pēc peldes mašīnā, kā es jūtos, lai es aptuveni saprastu, ka tas viss sākums un visa ielīšana pa lielām tas ir čils. Es tagad jau ticu līdz lāpstiņām, kur sākās manas erogēnās zonas, kur man ir viss jautrāk. Kā jau es teicu, pleci man ir vislabākie, restīvi pēdiņās no ielīšanas ziņas. Ielīšanas ziņā, kur jau pirksts nedaudz sarkani, nedaudz jau esmu apslupinājies. Ap. Fonā redzam kaut kādas būdiņas, un man liekas, ka viņiem var palikt arī pa nakti. Es gan okei, tāda vieta, kā baigi tuvu Rīgai, bet pilnīgi nerīgi tāda. Viss jau ķipa balts, baigā ziemja un tā, bet īstumā jau tik traki, kā rokas salst. Jā, šoreiz būs jāsaņemās. Šoreiz būs labi jāsaņemās. Protams, ka varētu ielikt iekšā un nebūtu jāiet, bet es pieļauju, ka es tikpat ātri izlikt ārā. Tā ka tā ir tāda savu veidu čītošana. Manā uztverē, kā es nezinu. Gan tas tehnikas ir dažādas. Patiesībā es jau esmu gandrīz vai pieradis. Kājas vairs nesalst, vai jau nesalst. Mugurē liekas, ka ir ok. Pēdējās dienās, kad vairāk ēd, varbūt man tauku kārtiņa paaugusies. Tagad liekas, ka es nāku ārā, ka paliek saklāks. Rokas salst nereāli. Es nezinu, kā ielīst ar rokām. Jo rokas salst konkrēti pieši pirkstos. Liekas, ka plēš ar nāzi āda nost. Tā ielika alkoņu liekas, ka piesauc uzreiz pie ūdens. Aptuveni tādas sajūtas ir. Es esmu gandrīz iekšā. Man ir palicis vēl pats galiņš. Dievs, cik labi. Iepaudēt vajag obligāti. Vienīgi jautājums ir, cik ilgi un kā ielīst. Pirksti kājām faktiski tos jau es nejūtu. Rokas es arī nejūtu. Ko brīnām vēl zināk. Kaut kāds piebrauc, skatās man no šiem brīnās, nesaprot. Es tā vienkārši, es te fonā stāvu. Mēs te bildējamies plakātam vienkārši. Nereāli augsts ir īstenībā. Pagājušajā nedēļā, kad 18. novembrī Ogrē bija pēc sajūtām grādus 5-10 siltāks. Tagad ir tā, kad rokas un ķermeni tā kā adatiņām dūrsta. Ja bija tā, kad bija tā sajūta, kādreiz bija tāda masveida, tā kā viss bija vienotāks, tagad viņš viss tādos sektoros sadalījies tā kā lielos pikseļos. Un tas diezgan ir augsts, bet man godīgi gribās ielīst, man pofīgi reāli. Man gribās ielīst, stindzina ūdens labi. Stindzina konkrēti, rokas uzreiz sāk sāpēt. Tu Dievs, kā sāp. Vai šoreiz būs tā reize, kad es neielīdīšu. Vaka, kā salst, Jēzus Marija. Fucking hell. Tu Dievs. Dievs, kā rokas salst. Tu dieniņ tēriņ. Jā, tas ir diezgan nopietni šoreiz. Bet ķermenim labi ir. Pleci, johaidi, man pleci tiešām ļoti salst. Salīgākā zona man ir. Aizgāju līdz pleciem jau. Puses ir ok. Rokas tikai palikušas ir. Mēģinām peldēt, ne? Kā rokas salst. Ārprāts. Kā rokas salst.
Ak, Dievs! Cik augsts! Ak, Dievs! Kā es tad pārliekās, ka nokritīs. Man liekas, ka man jau nokrita viss pelbiks. Sasaula un viss nokrita tur zemē. Ej, tu nost! Šitas bija trakākais līdz šim, ko es esmu laikam piedzīvojis. Ej, tu nost! Laikam cimdos nākamreiz jāpeld. Stīvums ir konkrēts, nevar kājas īsti iztaisnot. Dievs! Rudens ziema zābaki. Kājas viss sarkans nedaudz ir. Tas ir ok. Tā. Tā, mēģinām brist līdz mašīnai. Un tāpēc pēc parasti pirmajās minūtēs taisa selfijas. Kāpēc, ka pēc tam ir, kad sāk purināt, ir tik augsts, ka nevar tās rokas nemaz, respektīvi nevar to telefonu rokas noturēt. Tagad, jā, man pirksti principā ir, man liekas, ka viss, man ir vienkārši viens liels klucis. Pat ja es iet pa sniegu, es domāju, es nejūstu, ka man ir tik augsts. Tu dieviņ, tētiņ. Jā, diezgan ok sajūtas ir. Pēdas sasaula tā, ka principā, man liekas, es eju šķībi, tāpēc, ka man nelokās pirksti kājām. Tu dieniņ, tētiņ. Tā, tagad apstiprinšu ātru novilkšanos.